Šis sižets tika uzņemts, kad restorāns vēl netika pa dienu atvērts. Restorāns Palete meklējams pašā Vecrīgas sirdī Gleznotāju ielā. Šajā ielā atrodas suvenīru veikali un iekārtojies restorāns Palete. Restorāns Palete ir viens no senākajiem Rīgā, atvērts vairāk kā pirms 40 gadiem. Šo restorānu dibināja Juris Jurjāns, to bija iecienījuši inteliģenti cilvēki. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, lai saglabātu restorāna dvēseli, to pārņēma rakstnieks Vladimirs Govs. Sienas šeit rotā Jāņa Brektes gleznu kolekcija. Restorānu Palete ir iecienījuši Latvijas iedzīvotāji un ārzemju viesi. Tas ir īpašs ar to, ka šeit atrodas laimes laterna. Šī laterna īpaši piesaista jaunus cilvēkus. Viņi vēlas šeit rīkot kāzas, jo uzskata, ka laimes laterna nes laimi. Šeit zem šīs laternas tika arī bildināta kāda meitene. Restorānā Palete ir Eiropas virtuve. Pirmas ēdiens cūkgaļas fileja ar žavētiem augļiem, kalvadosu mērci un salātiem. Liela izvēle vīniem un alkoholiskajiem dzērieniem. Piektdienās un sestdienās dzīvā mūzika. Vasarā ir arī atvērta terase, rīkojam banketus. Esiet visi mīļi gaidīti restorānā Palete, kur jūs varēsiet nobaudīt gardus ēdienus un pavadīt neaizmirstamus mirkļus.